Ziņās stāstījām, ka Eiropas parlamentā izskanējis aicinājums līdz 2020. gadam samazināt vai pat pilnībā aizliegt vienreizējos plastmasas maisiņus. Cik šādi maisiņi ir populāri Latvijā un kā uz šādiem ierosinājumiem skatās mūsu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, to stāsta kolēģis Uldis Birziņš. Ja kādreiz padomju laikos dodoties uz veikalu iepirkties, cilvēki 10 gadus izmantoja vienu un to pašu audumu vai savām rokām uztamborētu maisiņu, tad mūsdienās tā rīkojas tikai retais. Šobrīd dzīvojam plastmasas maisiņu un iepakojam ērā. Nevienam jau sen vairs nav noslēpums, ka plastmasas maisiņi ir kaitīgi apkārtējai videi, jo tie sadalās aptuveni 100 gadu laikā. Tomēr tas netraucē veikalā visus produktus ievietot plastmasas izstrādājumos. Runājot par plastmasas maisiņiem, tie ir lielākoties ražoti no naftas produktiem. Maisiņi sadalās ļoti ilgā periodā, tas nozīmē, ka kaut kur tam maisiņam ir jāglabājās. Un viens ir ļoti labi, protams, ja maisiņš nokļūst atkrituma apsaimniekošanas sistēmā, bet bieži vien šis maisiņš nonāk vai nu ūdeņos, vai nu mežā vai laukos, kas nozīmē, ka tur mēs apdraudam dzīvniekus. Katrs Latvijas iedzīvotājs gadā patērē aptuveni 217 plastmasas maisiņus. Pētījumi liecina, Dānijā šis rādītājs esot vien 4 maisiņi gadā, bet Polijā 450. Lai cīnītos ar vidē nodarīto kaitējumu, Eiropas parlaments nu pat kā pieņēmis rezolūciju, aicinot līdz 2020. gadam būtiski samazināt vai pilnībā aizliegt vienreiz lietojamos plastmasas maisiņus. Pagaidām tā ir tikai rezolūcija, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija jau tagad sola tuvākajā laikā sāk domāt, ko darīt lietas labā. Šobrīd nav skaidrs, kādi varētu būt tie risinājumi, ko ministrija rosinās, vai tas varētu būt kaut kāda veida maisiņu aizliegums vai obligāta maksa, vai aizliegums dot bezmaksas maisiņus. Kā tie risinājumi un soļi varētu būt dažādi, vēl pāragri par to spriest. Pagaidām katra Eiropas Savienības dalībvalsts ar maisiņiem cīnās kā grib. Latvija, piemēram, 2008. gadā maisiņiem piemēroja paaugstinātu dabas resursu nodokli. Sabiedrība toreiz bija sašutusi, ka maisiņi maksās dārgāk. 2008. gadā maisiņu izmantošanas apjoms samazinājās par 40%, tomēr pēdējos gados tie atkal atgūst savu popularitāti. Lai gan pārtikas veikalos tiek piedāvātas alternatīvas plastmasas iepakojumiem, tā šobrīd noteikti nav pieprasītākās preces. Jā, protams, viņi ir dārgāki nekā parastie maisiņi, bet viņi ir daudzreiz izmantojami. Mēs arī saviem pircējiem aicinām iegādāties šādu tipu maisiņus, ko viņus varētu izmantot vairākas reizes. Un katru reizi, kad iepērkoties veiklā, viņiem nebūtu jāpērk jaunais maisiņš. Šādi maisiņi ilgākā laika periodā atmaksājas, turklāt nepiesārņo apkārtējo vidi. Un tā nav nekāda atgriešanās pie padomu laika tradīcijām, bet gan saprātīga cilvēka rīcība. Atšķirībā no padomu laikiem, tagad katrs var izvēlēties maisiņa krāsu un dizainu pēc savas patikas. Uldis Birziņš, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.